Slepenā valoda. Mani sauc Anna, man ir 7 gadi. Es dzīvoju Rīgā. Mans labākais draugs ir Jānis. Viņš dzīvo netālu no manis. Mēs ejam vienā skolā un bieži spēlējamies kopā. Kādu dienu pēc skolas mēs sēžam parkā. Ir silts un saulains laiks. Mēs ēdam saldējumu un runājam. Jānis saka: Anna, izdomāsim slepenu valodu. Man šī ideja ļoti patīk. Es saku: jā, tas būs jautri. Mēs sākam izdomāt jaunus vārdus. Piemēram, draugs ir Nipo, skola ir Miko, suns ir Bupo. Mēs izdomājam daudz vārdu un smejamies. Mēs jūtamies kā slepenie aģenti. Mēs nolemjam nerakstīt vārdus burtnīcā, jo tā ir slepena valoda. Tas ir mūsu noslēpums. Nākamajās dienās mēs rakstām viens otram vēstules. Es rakstu Jānim slepenajā valodā, un viņš man atbild. Tas ir ļoti interesanti, bet drīz sākās problēmas. Dažreiz es aizmirstu vārdus, arī Jānis aizmirst. Katrs atcerās vārdus citādi. Kādu dienu Jānis uzraksta man vēstuli. Es nākšu pie tevis ciemos ar Dano. Es lasu vēstuli un domāju, ka Dano ir saldējums. Es esmu ļoti priecīga. Kad Jānis atnāk pie manis, viņam ir ābolu pīrāgs, nevis saldējums. Es esmu pārsteigta un jautāju, kur ir saldējums? Tu uzrakstīji, ka nāksi ciemos ar Dano, un Dano ir saldējums. Jānis paskatās uz mani un saka: kāds saldējums? Dano ir ābolu pīrāgs. Sākumā es esmu pārsteigta, bet pēc tam sāku smaidīt. Man ļoti garšo ābolu pīrāgs. Tas ir mans mīļākais deserts. Es saku: labi, ka tu atnesi pīrāgu. Tas ir vēl labāk nekā saldējums. Jānis priecājas. Mēs ēdam pīrāgu un runājam. Mēs saprotam, ka mūsu slepenā valoda ir ļoti smieklīga, bet arī grūta. Viņš atcerās vienu vārdu, bet es atceros kaut ko citu. Tagad mēs lietojam tikai dažus vārdus. Tas ir mūsu mazais noslēpums. Slepenā valoda. Mani sauc Anna, man ir 7 gadi. Es dzīvoju Rīgā. Mans labākais draugs ir Jānis. Viņš dzīvo netālu no manis. Mēs ejam vienā skolā un bieži spēlējamies kopā. Kādu dienu pēc skolas mēs sēžam parkā. Ir silts un saulains laiks. Mēs ēdam saldējumu un runājam.
Jānis saka: Anna, izdomāsim slepenu valodu. Man šī ideja ļoti patīk. Es saku: jā, tas būs jautri. Mēs sākam izdomāt jaunus vārdus. Piemēram, draugs ir Nipo, skola ir Miko, suns ir Bupo. Mēs izdomājam daudz vārdu un smejamies. Mēs jūtamies kā slepenie aģenti. Mēs nolemjam nerakstīt vārdus burtnīcā, jo tā ir slepena valoda. Tas ir mūsu noslēpums. Nākamajās dienās mēs rakstām viens otram vēstules. Es rakstu Jānim slepenajā valodā, un viņš man atbild. Tas ir ļoti interesanti, bet drīz sākās problēmas. Dažreiz es aizmirstu vārdus, arī Jānis aizmirst. Katrs atcerās vārdus citādi. Kādu dienu Jānis uzraksta man vēstuli. Es nākšu pie tevis ciemos ar Dano. Es lasu vēstuli un domāju, ka Dano ir saldējums. Es esmu ļoti priecīga. Kad Jānis atnāk pie manis, viņam ir ābolu pīrāgs, nevis saldējums. Es esmu pārsteigta un jautāju, kur ir saldējums? Tu uzrakstīji, ka nāksi ciemos ar Dano, un Dano ir saldējums. Jānis paskatās uz mani un saka: kāds saldējums? Dano ir ābolu pīrāgs. Sākumā es esmu pārsteigta, bet pēc tam sāku smaidīt. Man ļoti garšo ābolu pīrāgs. Tas ir mans mīļākais deserts. Es saku: labi, ka tu atnesi pīrāgu. Tas ir vēl labāk nekā saldējums. Jānis priecājas. Mēs ēdam pīrāgu un runājam. Mēs saprotam, ka mūsu slepenā valoda ir ļoti smieklīga, bet arī grūta. Viņš atcerās vienu vārdu, bet es atceros kaut ko citu. Tagad mēs lietojam tikai dažus vārdus. Tas ir mūsu mazais noslēpums.